sidraba putekļi eļļainos pirkstos, krāsnī piparkūkas, kas tūliņ jau piedegs, iemirdzās zvaigzne, nozvana zvani, 57 ērģeles spēlē, sirdībais tukšums, jo līzings vēl pusē. Šis būs tāds mazs stāsts. Stāsts par šo gadu, par sāpēm, kuras tajā pavadīja ļoti daudz no mums, un lēmumiem, kuri nepareizi pieņemti, reizēm smaržoja pēc aprautām šālēm, piedegušas eļļas un slīdošām kārbām. Gads, kurš daudziem ir bijis pilns ar sapņiem, ar cerībām par labāku dzīvi un krustcelēm, kur tie sapņi savijās ar realitāti un nepareizie lēmumi ar traģēdiju, kurās šāles daudziem spēlēja kā baznīcas ērģeles Ziemassvētku rītā, vai kā jaungada solījumi, bija, bet neturējās. Traģēdija, kurā visas tās izstieptās ķēdes stājās svētīgās pozās, cerot uz tā kunga žēlastību. Daudziem tas bija arī pēdējais gads, kurš vēl atļauj kūpināt tos nešķīstos kvēpus, izpūtējā. Gads, kad mēs visi vēlreiz mēģinājām iemācīties panest savus lēmumus, saprast, ka iedomāt statusu nevar uzturēt tikai ar mēnešu maksājumu. Arī to, ka viss, kas mums ir zem tā pārsaga, nav varbūt arī nemaz tik slikts. Tas viss tur vienkārši ir ļoti godīgs. Un tam visam pa vidu, protams, tas mazais muļķītis Andris. Bagātais nabaks, kurš kā ikonisks tēls joprojām drosmīgi turpina eksistēt starp mums visiem. Klusībā cerot uz brīnumu, kā katrs bērns šajā skaistajā brīnuma laikā. Dzīvu taču mīl drosmīgos, vai ne? Viņus taču mīl visi. Arī perikupi ar grēcīgiem piedāvājumiem, servis ar oriģinālajām kloķvārpstām un pat tie kantori ar tiem nešķīstajiem procentiem. Ik katrs no viņiem vienmēr augstā godā tur tos visus pašu pasludinātos rajona veiksminiekus. Tos, kuri ar ierobežotām iespējām pārliecinoši slīd pa aplidojušu ceļu, paļaujoties tikai uz veiksmi un sakaltušām brenda ziemenēm. Ja prātīgi pieņemts lēmums, visticamāk viņiem vairs neļaus noturēties tajā iedomātajā tēlā. Nekas, ka naktīs sudraba putekļi vizuļo melnos palagos, nekas, ka evakuators jau pazīst pagalmu, un pagalms pazīst evakuatoru. 2025. gads ir beidzies, un mums visiem priekšā ir nākošais, 2026. kurš būs pilns ar jauniem izaicinājumiem un iespējām. Arī Andrim. Jo no Andri X5 joprojām stāv servisā ar aprautām šālēm. Remontām viņam tur ir nesamērīgi, tā ka nav vērts. Savukārt, ja pārdos tāds kāds ir, knapi izslīdēs pa nulēm. Andris, protams, domā, ka ir prātīgs, un tā arī izdara. Nomaksā līzingu, nostājās sabiedriskā transporta pieturā, aizver acis, un tur atkal priekšā krustcelis. Pa labi tas kungs, kurš viņam samtainā balsī saka, ja ies pa labi, būs jāpamet rajons, un rajonam būs jāpamet Andris. Pa kreisi velns, tas, kurš neliek pamest nevienu, vēl vairāk. Aiz muguras viņam aicinoši midžina liels, skaists un glauns Range Rovers. Tās nekas kā vecs, dārgs un neizdevīgs. Viņš taču nevar būt ļaunāks par N57, Andris pie sevis nodomā, vai ne? Toties Andrim ir pārliecinoši iespēja 2026. gadā iebraukt pavisam citā līmenī. Līmenī, kur acis mirdzina tikai Andrim pašam, bet visiem, kuri pamana jauno un uzlaboto Andri, ar pārliecinošu manevru ieripojot 9-stāvienas sētā. Bet jūs taču zinat, Andris ir optimists, un viņš nav nabaks. Nabaks to nevarētu. Andris ir bagāts. Bagāts un pilns, ar laimi, sapņiem un cerībām. Tāpēc jaunajā gadā es novēlu jums visiem piepildīt ne tikai sapņus, kurus nolikt skaistais logi, bet arī asu un skaidru prātu, lai nepareizi izdarīt izvēli, jums nav jāizdzīvo kā traģiska kļūda par ļoti augstu cenu. Un ja tu tomēr esi tas Andris, tas nekas. Svarīgi ir saprast, ka bagātība jau nav tas N57. Bagātība ir tas brīdis, kad tu viņā slīdot vairs nebaidies no tiem sudraba putekļiem eļļas filtrā. Tā kā paldies jums visiem par milzīgu atbalstu un par to, ka esat bijuši kopā ar mani un Dzintarzemi auto visu šo gadu. Jūs esat paši labākie.
Un tādā noslēdzošā šī gada video man jums ir liels lūgums. Es ļoti labprāt komentāros palasītu, kas tieši jums no visas šīs 2025. gada dienas grāmatas ir aizķēries visvairāk. Kāds varbūt manos video ir noķēris kādu labu padomu, vai kādu atziņu, vai vienkārši kādam tas palīdzēja aizdomāties vai paskatīties uz to auto iegādi no pavisam citas perspektīvas. Tā kā es tiešām ļoti novērtēšu, ja katrs no jums pie šī video atstās kādu mazu rindiņu, kurā uzrakstīs vērtīgāko, kas palicis prātā no visu tā, ko es šajā perikupu dienas grāmatā pa visu šo gadu esmu ieguldījis. Visādi citādi 2026. gadu turpinām ar pilnu jaudu. Šitā tēma ir gandrīz bezgalīga. Un ja kaut kur netiekat galā, jūs jau zinat, kur man meklēt. dzintarzemauto.lv. Savukārt visiem maniem draugiem un paziņām, un arī visiem tiem klientiem, kur par tādiem jau lēnām sāk kļūt, nekas nav mainījies. Jaunajā gadā viss kā parasti. Veiksmi un veselību. Pārējo gan jau paši sakapāsiet. Laimīgu jauno gadu!